2009. gada 13. janvāra revolucionāro notikumu dalībnieku biedrību, kas viņus apvieno. Un tāpēc esam divu pārstāvi, es esmu Reizemš un Ivars Saksons. Tāpat mēs to izsūtinājām sadarbībā ar Latvijas Juristu apvienību, kur šodien pārstāv Ivars Redisons. Juristu apvienība mums palīdz ar juridisko situāciju izskaidrošanu. Ja, mēs paši neesam juristi, neesam profesionāli par amatieriem, bet diemžēl ir nācies kļūt šo gadu laikā. Labprāt nodarbotos ar citām lietām, bet nācies ar juridiskām lietām. Tā situācija ir tāda, ka šos gadus vara sistēma ir centusies šo revolucionāro notikumu dalībniekus pazemot. Tādā veidā ar šo garīgo pazemojumu piespiežot atteikties no tās idejas, kuras dēļ mēs tobrīd devāmies šim protestā. Un tādējādi varbūt atsīst vēlēšanos arī citiem kādreiz protestēt. Un var jau teikt, ka tas ir tāds garīgs pazemojums. Kas tad tur ir? Ja? Nost nešauja, ja? Tur, nezinu, elektrību nespīdzina. Tiešām tas nav tik traki, ja? kā citās zemēs, kur mēdz arī fiziski spīdzināt. Bet tāpat laikā mēs nevaram noliegt cilvēka gara nozīmi. Ja? Ja cilvēka gars tiek salauzts, pat ja viņa miesa turpina dzīvot un pastāvēt, tā vairs nav pilnvērtīga dzīve. Ja? Cilvēks jau, viņš nebūs nec tik radošs, nec tik labu un nesošs arī savai zemē, savai tautai. Un, situācijas ir dažādas. Lielākā daļa mūsu biedrības biedru apsūdzētie, jau vēl daļa notiesātie, tomēr izlēma pakļauties šim spiedienam, agrāk vai vēlāk, daži agrāk, daži vēlāk, daži pēdējā tiesas sēdē. Jo spiediens tiesas procesa laikā bija ļoti izteikts, viennozīmīgs spiediens. Atzīst vainu, atzīst, ka tas, ko tu darīji, bija slikti, un tad mēs tevi varam neticēt. Un tiem, kas gāja uz šādu norodot prokuratūru, tiem piesprieda vainu sabiedriskos darbus, daži 10 stundas vainu naudas sodu, kurš samaksā 1000 latus, un tev vairāk nekas nav. Tiem, kas vainu neatzina, tiem piesprieda nosacītus sodus, dažs ir jau cietumā, bet tiem ir
tādus sodus arī vairāk vai mazāk piespriež. Es no sākuma gala vainu attiecos atzīt, un tagad laikā es atzīmu rīcību. Un tas arī bija tas, kas visvairāk tracināja. Es uzskatu, ka šis sistēmas pārstāvis vairāk tracina tas, ka cilvēks saka, jā, es to darīju, bet es to nesaskatu vainu. Ja es teiktu, ka es to nedarīju, to viņi saprast, es likos. Ja es teiktu, jā, es esmu vainīgs, tur tā un tā, tad arī to viņi saprast. Ja cilvēks saka, jā, es to darīju, bet es to vainu neredzu, tad viņam šķiet, ka tādu cilvēku vajag visādi sodīt un traktēt. Es to pieņemu, ja es mēģināju sniegt kasāciju, protams, mēģinu izskatīt, kas ir ļoti interesanti, jo arī citos procesos, bet citos procesos un administratīvi arī, es redzu, ka faktiski Latvijā šobrīd 3 instanču vietā faktiski tikai 2 instances atstāts pēc visām tieslietu reformām. Šīs rīcības sēdes, kuras nolēma vai pieņem savu kasāciju vai nepieņem, viņas ir, viņas darbojas tādu pasūtījumu plānu, cik mēs procentus paņemsim, un pat, ja pamatot kasāciju, netiek pieņem. Tad faktiski viena instance šobrīd Latvijas pusēm ir lietu. Es pieru stājās spēkā, kas izrādījās, es to līdz šim nezināju, bet pirms 10 gadiem, kaut kādā 4. gadā vai 5. tas 4. sākās runas, 5. tas pieņemts, manuprāt, pēc Andreja Juldīna ierosinājuma, vismaz spriežot pēc laikas, atrodams internetā presē, tika noskatīts, ka šis nosacītais sociāli varētu esot pārāk maigs, ka cilvēks viņš rezultātā no 5. gada ir spēkā tāda lieta, ka nosacītais sots, tas nav tikai tā, ka tu dzīvo šo noteikto terminu, tu dzīvo neko nepārkārtams, un tad, kad viņš beidzas, tad viss ir kārtībā. Bet ir tās probācijas dienests izveidots, kurš nosaka, kā tu dzīvo. Respektīvi, viņi raksta tev sastāvu plānu, tāpēc tā plānu jādzīvo, ja tu gribi izbraukt uz ārzemēm, tev jābūt viņiem atļaujas, un tā tālāk. Ja teiksim tādos gadījumos, kad ir kaut kāds tiešām reāls krimināla notikums, nevis politiski sašūta lieta. Ja tādos gadījumos tas varbūt arī pamatot. Ja teiksim, pieņemsim, ir kaut kāds narkomāns, viņš tur kaut ko nozadzis, un tad viņam jāiet reiz 2 nedēļās atzīmēties, tad viņam saka, vai tu esi par grušķiem iekārtojot darbā vai nesiet. Tāda kontrole tiešām vajadzīga. Es nesaku, ka probācijas dienests gadījumā nebūtu vajadzīgs. Ir situācijas, kad viņš ir vajadzīgs. Savukārt šādā situācijā, kad ir runa faktiski par politisku lietu, šis probācijas dienests top par represīvu instrumentu. Un faktiski viņš cilvēku garīgi pazemo, un es to uzzināju no tāda Jāņa Varnega, tas mans līdzapsūdzētais, viņš aizgāja uz to probācijas dienestu, viņš nolēma mīļā miera labāk tur aiziet, bet viņš man stāstīja, cik tas ir pazemojoši, kā tur izturās, kā viņam jautāt, teiksim, un ko tu domā par tādu politisku lietu. Faktiski tāda NKVD-šana metode, viņi iztaujā par viņu politiskajiem uzskatiem. Un viņam arī bija Norvēģijā sarunāts darbs, viņam neļāva izbraukt. Ja? Tā kā tur tā pazemošana izpaužas, un es atteicos. Es nolēmu stāvēt līdz galam, es atteicos, doties uz probācijas dienestu. Un probācijas dienests, es visu paskaidroju, es visām iestādēm esmu rakstiski paskaidrojis
Rajonā viņi iesniedz labos priekšlikumiem, bet tur vēl visādi daudz formālu pakāpumi, kā darīt. Bet fakts kā tas, ka šī tiesa, neraugoties uz maniem paskaidrojumiem, ka es stažējos, es šobrīd rakstu disertāciju, es stažējos Čehijā, pēc tam es stažējos Lietuvā, es nevarēju uz šī tiesas sēdi ierasties, tiesai visu bija paziņots. Tiesa nolēma apvienot probācijas dienestu prasījumu, un šobrīd pirmajā instancē nolēms, ka vajag izskatīt. Tad faktiski man bija padarīt par politisku. Līdz pirmdienā es varu iesniegt pārsūdzību, ko es arī darīšu. Un, ja manas šī sūdzība nebūs apmierināta, tad faktiski man būs jāizvēlās starp politieslodzītā statusu un politermiņa statusu. Es negribu nevēlētos nevienu otru, bet, diemžēl, šī valsts uz kaut ko tādu cilvēkus, kas faktiski, kā es uzskatu, es rīkojos valsts interesēs, visu savu dzīves, es centies padarīt šo valsti labāk un teiksim, darbojas ar kultūru, zinātni un tādām lietām, un par bērniem rūpējies un mājas būvēs, tā kā centies kaut to, ko cilvēkam vajadzētu padarīt savā mūžā. Bet šī valsts, tomēr šai valstī šādi cilvēki nav vajadzētu. Un tas faktiski tas galvenais, ko es gribēju pateikt. Varbūt tagad Ivars to juridisko pusi izskaidros, kas tas notiek, kāda vārtā.
neticat Latvijas tiesu sistēmai, es ticu, jā. Un ko es varēju teikt? Es varēju teikt, ka viņš droši vien tic, tāpēc, ka viņš ir vienkārši sēdējis otrā pusē un pats nav saskārējies. Viņš ir pats vienkārši šīs sistēmas sastāvdaļa un saņēmis lielu algu, bet to, kā tas ietekmē tādu kā cilvēka dzīvi, ja, teiksim, šādi te nepamatot spriedumu, man ir vēl, teiksim, viena civilieta, ja, kur faktiski valsts man aplaupē, kur man paķem, un arī tur kasācija nepieņēma, faktiski, un arī pamatotu satversmes konstitucionālas sūdzības satversmes tiesa vienkārši nepieņēma, un nepamatot, ja. Tātad, tiesa šobrīd nevis pilda savu pamatu uzdevumu, kas būtu tomēr kaut kāda taisnīguma nodrošināšana, puslīdz prognozēja taisnīguma nodrošināšana, ja? Bet man šķiet, ka Latvijā apskaitās, ka tiesas loterija, jā, var teikt, ka tā ir loterija, jā, varbūt paveiksies, varbūt būs godprātīgs tiesnesis un nekalpoties, jā, bet drīzāk jau nebūs, drīzāk jau būs kalpoties, kurš vienkārši fikso kaut ko gribēs atkritīties. Faktiski, tiesa šobrīd atkritās, jā, un atkritās uz mūsu rēķinu, uz parastu pilsoņu rēķinu. Kāpēc šajā te nedarbojas tas princips
paziņojumu. Tad probācijas dienests iesniedz atsevišķu prasījumu par nosacītu piespriestā soda reālu izpildu. Tas nozīmē to laiku, kas ir piespriests nosacīti, tas ir jāsēž cietumā. Jā. Tiesai šī gadījumā, ja ir šāds prasības, viņai būtu jāskata pēc būtības, ja? Viņai būtu jāskata, kāds vispār, pirmkārt, kas ir krimināla procesa mērķis, un otrkārt, tas viss ir definēts, teiksim, attiecībos normatīvos aktos. Otrkārt, kas ir probācijas dienestu uzdevums un mērķis. Es nezinu, varbūt citos gadījumos tiesa to vērtē, manā gadījumā tiesa to vispār, kas var spriest no tiesas sēžu protokola, jo es tiesas sēdēs nebiju. Vispār nav vērtējums. Respektīvi, viņai būtu jāvērtē. Jo kāds ir probācijas dienestu uzdevums? Viņa uzdevums ir resocializēt šo te noziedznieku, ja? Vai bez pēdiņām, vai manā gadījumā pēdiņās. Ja? Bet tātad, ja probācijas dienests lūdz kādu reāli iesēdināt, viņam būtu jāpamato, kādā veidā tas viņu resocializēs, kāds labums būs sabiedrībai, kā uzlabosies dotā cilvēka socializētības pakāpe. Ja? Viņi to vispār neuzskata par vajadzīgu pamatojumu. Un tiesai savukārt šis te pamatojums būtu jāvērtē, ka tas atbilst patiesībā vai neatbilst. Es savukārt tiesai iesniedzu rakstiski paskaidrojumu, ka, lūk, es daru to un to, nodarbos ar to. Respektīvi, man ir pierādījumi, ka es neesmu asociāls. Ja? Un, teiksim, manis iesēdināšana, viņa faktiski mani tikai desocializētu potenciāli. Ja? Respektīvi, pirmkārt, cietums nav tā vide, ja, kur es kā sociāla un sabiedrības loceklis uzlabotos. Ja. Otrkārt, šis te aizvainojums par nepamatot iesēdināšanu, viņš faktiski cilvēku tikai radikalizē. Ja, un tiesa arī, viņi to neskatīs, šos manus argumentus. Viņi tad vispār nav vērtējums. Vai šāda iesēdināšana kaut kādā mērā veicinās resocializēšanu, kas ir šis probācijas dienestu uzdevums. Tad tas viss notiek formāli.